Jā, tevi nenovērtē. Tu strādā daudz vairāk par jebkuru citu. Tu izdari labāk kā kāds cits tavā darba jomā. Tu mājās atdod visu pēdējo. Tu neaiziesi gulēt, kamēr lietas nebūs atdarītas. Tev vienmēr visvairāk vajag no visiem citiem. Tev tā kā sirdsapziņa grauž par to, ka, ja nav padarītas lietas, tad kaut kas nav līdz galam. Vai tas ir par tevi? Vai tu esi jutusies tā, ka tu dari, tu cīnies, un tad sajūt, ka, ja tevis nebūtu, vai ja tevi paņemt no trases, nebūtu viss tik spīdoši kā ir tagad. Tu it kā apzinies to, reiz pa reizē atcerēdamies, bet visādi citādi tev nav bijusi drosme pateikt. Varbūt tu esi darba vietas mainījusi vai savu atrašanos dzīves periodu dēļ tā, kad tu vienkārši meklē vietu, kur tevi novērtēs. Tas ir tik cilvēcīgi. Un ir viena gudrība, ko esmu sapratusi jau no pirmās savas darba vietas. Un tajā laikā es to nenovērtēju. Es tikai tagad gadiem ejot, kad man uzdod šo jautājumu un paraukos iekšā savā sirdī, es saprotu, ka man ir atbilde šo. Lielākā daļa jauniešu, sieviešu neturpina darīt uz visu jaudu, kas īstenībā viņiem ir tikai dēļ tā, ka viņi netiek novērtēti. Tas nav tikai par statusu un par amata iedošanu. Tas ir elementāri par paldies. Kādā brīdī tu sagursti. Zini, kāpēc? Jo tu dari, lai tevi pamanītu. Nevienmēr, bet ļoti bieži mēs cenšamies, lai dabūtu atzinību. Man ļoti patikās šis moments, ko es sev pateicu, un tā bija mana atklāsme, kas darīja mani brīvu no šī. Es salīdzināšu sevi, es šodien, es vakar un es rīt. Un tajā brīdī, kad tu sevi salīdzini tikai par un ap to, kāda esi tu, un ne ar vienu citu, kļūst vieglāk dzīvot. Tas ir viens. Bet pilnīgi kaut kas cits, tev parādās krietni lielāka drosme. Man patikās, kā man vienā skolā uzdeva jautājumu, vai tu vienmēr biji, Elīna, tik drosmīga, tik atvērta, tik atklāta. Un man to uzdeva meitenes, kas ir diezgan kautrīgas. Es varu iedomāties, cik daudz viņai vajadzēja dūšu saņemties vispār man uzdot šo publiski. Un es pateicu, ka nē. Es tieši pretēji gribēju uzdot to jautājumu, bet vai tu vienmēr esi bijis tik kautrīga? Un kas ir tā vieta, kurā tu esi tāda? Uz ko viņa man atbildēja, jā, es vienmēr tāda esmu bijusi. Un tad, vai tomēr ir kāda vieta vai vide, kurā tu neesi kautrīga? Viņa man atbildēja, tā izdomājās, es saku, mājās, ar saviem radiniekiem, ar savu brāli māsu. Nu, nē, tas nozīmē, ka ir tomēr vide, kurā tu sevi apslāpē. Un nevis tam dēļ, ka tev nav ko teikt, vai tev nav savs viedoklis, bet tam dēļ, ka tu vienkārši baidies to izteikt. Un, zini, es atceros, kā savos tīneģeru gados, kad man bija reāls 7 līdz 10 gadi, man tik ļoti patikās, kad mani kādreiz kāds pasauc. Jo es vienmēr dzīvoju tādā rajonā, kas ir nērts visiem citiem, un tāpēc man bieži vien nesauca. Un es dzīvoju vienmēr 5. stāvā, un neviens negribēja kāpt tik augstu pakaļ man. Tas radīja man tādu mazvērtību, kad es neesmu nekas īpašs, lai mani pasauktu. Bet man vienmēr tik ļoti gribējās būt. Un bija tāds periods, kad man bija kāds joks, ko es gribēju pateikt, un to pateikdama īsti neviens nesmējās. Un tās reizes man tik ļoti ieskādēja, ka man likās, ka varbūt tā iemesla dēļ arī mani nesauc, jo es jau neesmu tas baigais nazis, kā saka, atvilkt, ne visasākais. Un tajā brīdī es apņēmos vienkārši klusēt un neko neteikt labāk. Jo tad ir lielāka varbūtība, kad mani sauks. Jo bija man tāda meitene, arī es atceros sētā, kura bija tik kautrīga, tik klusa, Un viņa vienmēr bija visos tusiņos, visur, kur bumbu gāja spēlēt, paslēpes. Viņa vienmēr tur bija, un man likās, man jāņem piemērs no viņas, tā kā labāk nesprēgāt, neko neteikt, un tad varbūt sajies. Un, zini, tas man tik ļoti ieskādēja, kad es atceros, ka man viens džeks
Man ļoti viņš patikās, man bija kā 13 gadi. Un viņš man pateica, ka kapņu telpā uzved man augšā un pateica, zini, tu noteikti esi forša, bet man patīk tā otra meitene labāk. Viņa ir atvērtāka, skaļāka, viņā ir tā odziņa. Nu, tu tāda, es saku, klusa? Viņš saka, jā. Un tu nevari iedomāties, kā man tajā brīdī grauza, jo es zināju, ka esmu forša. Es zinu, ka esmu forša. Es vienmēr biju zinājis, ka esmu forša. Bet tā mana noslēgtība mani sadragāja tik ļoti, ka tajā laikā es pēc tam centos ilgus mēnešus un pat laikam tīneidžera gadus pierādīt to, cik esmu forša, kad es neesmu klusa, bet biju jau par vēlu. Tāda forša man bija jaunības mācība. Un es zinu, kā es jau baigi grauzu par to, ka man bija ko pateikt, bet es vienkārši kautrējos. Tā iemesla dēļ es pazaudēju savu iespēju. Tāpatās arī darba vidē, kad man palikās 19 gadi, man bija jāstrādā, man bija viena vienīga darba vieta, kurā man paņēma par konsultantu, apģērbu pārdevēju, un man tāds arī bija pateikts noteikums, ka ja tu nepārdosi, tad tu praktiski izlidos ārā no šī darba. Un tā kā man to darbu tik ļoti vajadzēja, man nācās sevi challengeot dienā pa 10 reizēm ar sevi iekšēji runāt, lai pieiet pie pilnīgi sveša cilvēka. Un es zināju, ka man ir ko pateikt par šo drēbi, man ir kā pārliecināt viņu, bet es tā kautrējos, man bija tik smagi, man bija tik grūti. Vienīgais, kas mani motivēja, bija tas, ka, praktiski Elīna pārdod, citādāk būs vienkārši viss. Pacenties izdarīt maksimālo, ko tu vari izdarīt, jā. Un pagāja aptuveni mēnesis, 2, 3, un es pierādīju to, ka es varu runāt ar svešu cilvēku, es varu viņu uzrunāt, un es pat varu viņam pārdot. Un ko es gribu tev pateikt? Ļoti bieži tu sevi ieliec vienkārši komforta ērtā situācijā, jeb apstākļos, un neesi gatavs sevi challengeot uz lietām, kurās tu it kā neesi radīts, vai tas it kā nav pat tavam. Bet tie ir meli, jo tas ir vienkārši komforts un ērtums, kurā tu esi iesēdējusies. Tas nozīmē, ka Dievs nevis nozīmē, bet viņš tevi ir radījis, kam krietni vairāk, bet tu esi sevi ielikusi tādā siltā silītē, kurā ir tik labi. Vai tev nav bijis tā, ka tu kādreiz esi skatījusies un domājusi, es varētu labāk. Tas bija tas podcasts, par kuru es jau biju runājusi. Bet kaut kas tevi apstādina. Zini, man ir bijuši tādi bieži brīži, ka man gribās pierādīt, un ka es esmu forša, un tas noteikti arī notiek manos sociālajos tīklos. Arī šos podkastus filmējot, es kāpju sev pāri tiem saviem, vai tas kādam patiks, vai tas kādam būs interesanti. Zini, kāpēc? Jo man vienmēr likās, ka garo formātu cilvēki nebūs gatavi klausīties, ir īpaši šajā pārbāstajā sociālo tīklu virpulī, kurā tu tikai ieeji Instagramā, un viņš tev iesūks kā tādā melnajā caurumā. Tad man likās, vai kāds ir vispār spējīgs apstāties uz 15 minūtēm un paklausīties. Man ir tikai šī kafija. Un tas man stādināja. Iedomājies tam, ko Dievs grib izdarīt caur tevi un tavā dzīvē, tu vienkārši pieslāpē ar to rūgtumiņu vai ar to ērto, komforto cilvēku vidi. Un zini, es tādu nepiedzimu. Es vienkārši ļoti strādāju pie tā. Es vienkārši apzināti sevi ieliku tādā vidē, ka man nebija opcija. Es nedrīkstēju nerunāt ar cilvēkiem, ar klientiem. Un tajā brīdī es varēju aiziet prom no darba un, kā pateikt, šī vakants nav man. Es tā nevaru. Es tam neesmu radīta, es tāda neesmu. Ko nozīmē, ka tu tāda neesi? Tev vienkārši ir ērti palikt tur, kur tu tagad esi. Zini, man viss tās labākās raksturiezīmes, ko Dievs ir sagatavojis tavā dzīvē, tev parādās tikai zem spiediena. Un esmu pamanījis, ka ļoti daudz meitenes ar mani strādājot neiztur spiedienu. Ir reti, kurš cilvēks, kurš tiešām kaifo no šī spiediena, ko radu es darbā, bet tas man atgādina to apelsīnu, kad viņš ir, un viņai ir tik daudz, kas liekas īstenībā. Ir tās apelsīnu maliņas, tad ir kauliņi, tad ir miza. Tas viss ir metams ārā, tas nav jāēd. Bet savukārt sula iznāk tikai tad, kad tu viņu saspiedi. Un tad, kad tu viņu kārtīgi saspiedi, tad iznāk koncentrāts. Un tad pēkšņi tam apelsīnam, kurš tikko maksāja kapeikas,
cena kļūst daudzreiz dārgāka. Un tad ir jautājums, kāpēc? Nu, tāpēc, ka tas ir koncentrāts. Tā ir svaigi spiesta apelsīnu sula. Jo tik daudz, kas aiziet musarā, un ir arī cilvēka darbs, kurš tev paņem un izspiež to visu. Vai tu saproti, ko es tev gribu pateikt? Tev vērtība augs krietni lielāka, ka tu nebīsies no šīs spiediena, bet tā, ka tu pieņemsi viņu kā savu izaicinājumu, kā savu uzdevumu. Un spiedīsi ārā no sevis visu, ko Dievs ir tevī ielicis. Un vai tas būs nesāpīgi? Nē. Tas ir tas iemesls, kāpēc man ļoti patīk sociālās platformas, jo tajās es izjūtu daudz bailes. Būt nepieņemta, būt kritizēta, būt neaktuāla. Un tas man rada to vēlmi nemitīgi, ne tas, ka izdabāt, bet visu laiku teikt to, ko kāds cits grib. Un to es pieķēru īstenībā pavisam nesen, ka man tiešām ir svarīgi, vai tas cilvēkiem ir aktuāli. Man gribās interesēties, kādas tēmas viņiem vairāk interesē. Un tajā brīdī es uzdevu jautājumu, Elīna, bet vai tu nepazaudē sevi? Īsti gluži nē, bet tajā pašā brīdī saprotu, ka es negribu vadīties tikai pēc tā, ko kāds cits teiks. Es gribu būt Elīna, kura runā un dalās par to, kas viņai ir aktuāli. Un nebaidīties no tā, nē, tu man neesi interesanta, vai jā, šis man ļoti interesē. Šis bija nekomforti pastāstīt jums, bet es arī vēroju savu sirdi. Un es saprotu, ka es vēlos būt brīva. Brīva no tā, ka es gribu iet un darīt tā, kā man gribās. Mēs ar māmu sēdējām viņas dzimšanas dienā, un es mamītei saku, mamīt, ko tu gribi? Viņa tāda, es gribētu lazaņu. Bet ko tu gribi? Es saku, mamīt, es gribētu picu. Es saku, mamīt, tāda, labi, ņemam picu. Es saku, nē, mamīt, bet tu teici, ka tu gribi lazaņu. Jā, bet paņemsim kaut ko tā, lai abām ir labi. Es saku, mamīt, bet ko tu gribi? Viņa saka, jā, tev ir taisnība. Es visu dzīvi esmu dzīvojusi un neesmu izvēlēsies to, ko es gribu. Un bailes, ka tad nebūs ērti. Bailes, ka tad būs strīds, vai kāds nebūs apmierināts, tad nebūs laba atmosfēra. Un tad ir kāds, kurš nemitīgi saka, jā, būs tā, kā gribi tu. Ko tas parāda? Ka tev nav robežu. Un tev nav jābaidās nebūt pieņemtai. Tev ir jāmāk paņemt to krītiņu un to robežu novilkt. Un tas ir iemesls, kam dēļ es ticu, ka es arī vēl attīstīšos tikai dēļ tā, ka es nebaidos pateikt šo spriedumu, jeb šo savu gribu, negribu. Un ja tev nepatiks mans gribu, negribu, tad man būs labi arī bez tevis. Pat ja mēs kopā neēdīsim šo picu, tad es atsevišķi pasūtīšu sev picu un ēdīšu viņu vienu pati un būšu superlaimīga. Zini, es esmu bijis tādā dejošanas nodarbībā, kur man ir bijusi pasniedzēja, kas ir super nepārliecināta tajā, ko viņa grib. To mēs dejosim tā, to mēs dejosim šitā būs labi, arī šitā būs labi. Un tajā brīdī, šitā dziesma, varbūt šito dziesmu tu gribi, varbūt tā. Un tajā brīdī es stāvu un es domāju, bāc, es tik ļoti gribētu atnākt un vienkārši dejot tā, kā tu man pateiksi, un labāk, lai pēc šīs nodarbības man šī nodarbība nepatīk, jo man nepatīk, kā tu pasniedz, nekā es 30 reizes dzirdu stundas laikā, cik tu šausmīgi šaudies, un to mēs tā, un beigās es aizēju un neiemācos. Un tad kas ir labāk? Bet tu esi kādreiz bijis pie tādiem pasniedzējiem, aerobikā, piemēram. Un tu saproti, ka ne tu esi patrenējies, ne tu esi iemācījies, tu esi nācis ar vēlmi, bet skolotājs ir tik ļoti nepārliecināts, ka tu lec viņam līdzi un tajā brīdī vienkārši ieraudzīsi sevi. Cik bieži es baidos nošaut greizi ar piedāvājumu, ar stāstu, ar produkta akciju, ar to, ko mēs filmēsim, ko mēs bildēsim, ko labāk. Un es domāju, kādu hausu es ikdienā radu meitenēm tikai dēļ tās savas nepārliecinātības, kā labāk. Un zini, kur tas rodās? Tas rodās tad, kad tu esi viena. Tad, kad tu pavadi tik spēcīgi laiku ar Dievu, un tev ir bijis laiks atnākt. Piemēram, šī diena bija mana perfektākā diena, jo es līdz 1:00 biju viena, lai izliktu visu to, kā vēlos es, un tas nav par ego. Atnākot uz darbu, 3 stundās mēs izdarījām to, ko es biju saplānojusi.
Un te neviens nenāk ar jautājumu, tu gribi, tu negribi, kā tu jūties, vai tev patīk. Ja man vajadzēs tev padomu, es tev pajautāšu, bet pa lielam es nāku uz darbu jau ar plānu un zinu, ko mēs darīsim. Un tas atšķir šo līderi cilvēku, kuram gribās sekot līdzi no vienkārši puņķis, kura nevar izvēlēties, kādu saldējumu viņai labāk gribās ēst. Vai tev ir ērti palikt tur, kur tu esi tagad? Vai tu tomēr esi gatavs spiedienam no kāda cilvēka atteikšanās no tavas dzīves? Jā, no sekotāja, kurš var atsakot, tāpēc, ka viņam nepatīk tavs viedoklis. Bet kā tev labāk, lai tev vienkārši seko līdzi bezpersoniski, un es pat nesaprotu, kāpēc es tev sekoju līdzi? Vai tomēr, ka tu vari pateikt raksturu, jā, es viņai sekoju līdzi, jo man patīk viņas viedoklis par to un šo, un man patīk. Vai arī tieši otrādi, nē, man Elīna Didriksona nepatīk, jo man nepatīk, kā viņa izskatās, jeb tas, ka viņai ir bijušas plastiskās operācijas, jeb man nepatīk vispār tas, ka viņa filmē video. Un es cienu šo. Spēcīgs jā vai spēcīgs nē. Nevis tā, pa vidiņam. Es gribu, lai tu aiztaisiet acis un kopā ar mani pielūdz. Jo šī tēma bija manā sirdī tajā brīdī, kad es sāku sajust, kad es pārāk vados tā, kā kāds cits grib mani redzēt. Kā kāds cits no manis sagaida. Kā kāds cits gribētu, lai es runāju. Un tu visu dzīvi nodzīvo to, kā kāds cits grib no tevis. Bet kā gribi tu? Dievs ļauj man sadzirdēt, kā tu gribi, Dievs, manā dzīvē. Nebūt kautrīgai, vairāk izteikties. Nebaidīties teikt, kas man garšo, ko es vēlos, bet ko tu gribi. Un ka tas nav par ego. Bet Dievs, jo man būs ciešākas attiecības ar tevi, jo vairāk mans gribu būs tāds, kādu vēlies tu. Bet ka viņš būs spēcīgs un kodolīgs, nevis apšaudīgs un nestabils un nesaprotams. Dievs, kā gribi tu manā dzīvē? Kā tu mani redzi? Tā arī palīdz man darīt. Un redzēt, kā tu mani pavadi šajos lēmumos, un ka tas tiek ar mieru, nevis ar šaubām un ar bailēm. Saredzēt to lielo potenciālu. Un tad es nekad dzīvē negaidīšu novērtējumu no kāda cita cilvēka, bet vienmēr gaidīšu novērtējumu no tevis. Paldies Tev, Dievs, ka Tu man dod vislabākās atzīmes, un ka no tevis es varu gaidīt šo argumentu labi vai slikti, bet palīdz man nekad to negaidīt ne no viena cilvēka. Jēzus Kristus vārdā, amen. Paldies, ka Tu noskatījies, un tiekamies jau rītā.